Vispār es uzskatu, ka Latvija, tā kā mana otra dzimtene, pirmā dzimtene tomēr tā svarīgākā, es esmu čečeniete, bet tā kā esmu izaugusi, dzīvojusi te, viss, kas man ir, man devusi Latvija. Tā ir izglītība, man liekas, visa tā daba, kas mums te ir, to vienkārši cilvēki, kas te brauc abrīno, kāda vieta tu dzīvo pie jūras, un tas viss, to nevar nenovērtēt. Es domāju, ja es būtu dzīvojusi Čečenijā, es noteikti būtu savādāk nekā te. Un, protams, tā mentalitāte, tu negribi, tu kaut ko no latviešiem pārņem. Pat tagad es pārsvarā strādāju tikai ar latviešiem, un es katru ikdienu komunicējot ar viņiem, es arī mācos no viņiem, jo viņi ir daudz tādi mierīgāki, mēs esam atkal nedaudz emocionālāki. Viņi, teiksim tā, gudrāk pieeja pie kaut kādu lēmumu pieņemšanas, mēs to ātrāk varam izdarīt, pēc tam tikai padomāt un tā tālāk. Līdz ar to man liekas, dzīvojot citā valstī, bet saglabājot savas tradīcijas un kaut kāds savus tos tikumus, tik un tā no citām valstīm, no citām tautībām ir ko daudz mācīties, ir tīpaši mums čečeniem. Jā, jo es saku, mēs esam tādi asāki, tādi ugunīgāki esam, un atkal latvieši, viņi tādi mierīgāki, inteliģentāki savā ziņā tādi.